Nu ko, klasbiedrs pazvanīja, vai nevar atvest ruļļus, vai es braukājot. Kāpēc nē? Šitais jānokabina, tentinieks jāpiekabina, jāpastās kas ar štropēm un jāmauc prom. Davai! Viss jāizdara kartnēm, to es parādīšu. Vēl kā tā, maucam. Produktīva diena būs. Nu ir tā, visi atkabināts. Aizbrauksim pakaļ vēl ēdamam un braucam otrai piekabē pakaļ. Tā, lai viss notiek ātri un lāci. Arī aizbrauksim tur, varēsim kaut kur uzēst. Bet ēdamais jau būs, nebūs jāuztraucās, kur, kas jādara. Davai, tā turpinām, veiciesim, tā būs piedzīvojumi. Nu ko, kabinamies? Tāpēc, es domāju, kāpēc negribu kustēt tā riktīgi. Te ir kāds ķieģelis uzlicis. Bet labi. Apskatīsimies, vai. Šiten ir viss. Viss ir kārtībā. Jo dažreiz es viņu nolaižu lejā, kad es atstāju. Ja viņš pēc tam noiet. Bet tagad jau laikam ir atslēgts apakaļ, viss kārtībā. Jāpārbauda, kas ir ar apdrošināšanām. Apskat ir. Un ko apstās, cik štropas iekšā. Trepes. Un kaut kā tā. Tā jau būs kaut kādi jauninājumi. Ok, davai. Nu kā, ir jau arī 12:02. Un kā jau es biedram teicu, ka tas varētu būt uz 12 izbraukšanu. Tā arī ir. Tad viss ir sakabināts. Gaiss ir sakačājies. Piekabs stāv aiz muguras. Nu, sākam braukt, jo pusdiena arī paēst. Paldies, ļoti garšīgi. Šoreiz no ēkiem. Jāatbalsta katrs. Kādreiz. Un ļoti, ļoti garšīgi. Man garšo. Nav jau arī citur. Arī Pētrim ir ļoti garšīgi, bet šita man bija ļoti ātrāk pazvanīt. Uzreiz aizbraukt pakaļ un braukt. Tā kaut kā. Un ko? Mauksim. Brauksim, skatīsimies, to uzliksim adresi, pa kur ceļu labāk braukt un tā, davai, turpinam. Un ko, braucam, izbraucām no Liepājas, tad nepatīkams kaut kāds brīdinājums izlec. Ielikšu bildi, kas tas tāds ir. Es zvanīju vienam draugam, tas teica, ka nesot burvis, ka nevar pateikt vai kompi. Rakstīju, kad var pierakstīties, vēl nav atrakstījis, zvanīju savam senam draugam. Kurš teica, jā, braucot apkaļ no Laisputs, piebrauc, pieslēgsim, pastīsimies, kas tur ir. Aizsūtīja bildi, lai apmēram zina, kas kur kā. Un tad redzēs, jo man jau tāds dzeltenās vēl tā, tur parāda tos stundas un cik var braukt laikam vai kas, bet es domāju, ka tas varētu būt saistīts ar AdBlue, bet braucot es sāku domāt, tad, kad man bija jau, kā viņu sauc, izlec dzeltenais, tad dažreiz bija, nevis dažreiz, bet vienreiz bija filtrs degvielas ciet. Un tagad sāku domāt un pūlos, bet nevar atminēties, kā tad tā zīme bija. Tur bija kaut kāds motora kļūda, bet šit arī motora kļūda. Varbūt, ka filtrs vienkārši ciet degvielas. Bet tad viņš arī tādi īsti negāja. Bet redzēsim. Jāskatās, man tikko atrakstīja pirmais cilvēks, kam es rakstīju. Un jāpaskatās, ko viņš atrakstījis. Davai, turpinam laisties uz iekraušanas vietu. Davai, čau. Nu ko, drīz būsim atbraukuši. Ja gan tas ceļš tāds pirmo reizi vispār par šito ceļu. Ja nemaldos, taču pirmo reizi brauc. Tā kā Bernātos. Lūkšā kalni, lejā, un nemaz nevar. Pilna hoda nemaz nevar braukt, tad te ir lēcieni diezgan liela un kabīnē viss kaut kas saiet pa savām vietām, kā viņi tur grib. Bet, cik man rāda vēl kaut kādi 6,3 km, tad esmu klāt.
Skatīsimies, varbūt nemaz nebūs jāzvana. Ja būs, tad uzzvanīsim, pastīsimies, kurā vietā labāk nostāties. Tā, lai var izbraukt pēc tam. Kaut kā tā, būsim klāt un tad jau sāksim krāmēt. Taisīsim tentu vaļā. Skatīsimies, cik ir ierūsējuši rullīši. Es nezinu, kā viņi tur kustās īsti, jo es tikai vasarā kaut kad taisīju vaļā. Tā, jā. Pēdējos minerāļus veidu, tāpēc, nu jā, izkrāmēja ārā kasas, tonīgos bačuks un brauc pēc minerāļiem, kas mums pietrūka pamats uz saldu. Un kaut kā šitā, davai, skatīšos, vērošu, kurā vietā tas ir, davai pagaidām. Klāt esam, šitā čupa, to esam vaļā, skatīsimies, cik varēs iekrāmēt. Nu ko, samocīts ir, īsti pareizi jau laikam nav, bet, ja noštropē līdz galam, 38 ruļi laikam ir. Kaut kā tā, brauksim prātīgi. Te ir aizpūtas iebrauciens no apriķa puses. Jēziņ, kas te ir pa pārkakam. Ārprāts. Te ir aizpūta no apriķa puses. Oi, teikšu godīgi, man nepatīk. Kāds pelnas to naudu noteikti, ka diez vai tie ir vietēji. Varbūt, nezinu. Bet labi, lai veicās. Tā, esmu grobiņā. Braucot uz tiem apriķiem, brauc pretī negabarīts. Bet var jābūt, ka tam dēļ, bet tagad zīmes ir noņemts interesanti. Te bija pa grobiņu braucot, divās vietās zīmes izņemts ārā, tak što kaut kas nāks platāks, vai nu tas bija tas platais, un tagad liek apakaļ tās zīmes. Nezinu, pabrauksim tālāk, apstīsimies, kas ir Liepājā. Un var jau būt atkal ir tos tur monstrs vedīs, lai viss ceļš ir brīvs un atkal bloķēs nost, un to taču viņi var. Teikti, ātrie. Ir vietas, viss ir kārtībā. Un skatīsimies, ja Liepājā kaut kur pa vidi noņemts zīmes, tad tikai nāks kaut kas. Bet var jau būt, pirmīt tāds liels un platums bija. Un par āciju teica, te būs interesanti, viņi iebrauc pie Liepājas. Var jau būt, ka tam dēļ bija tas. Tā interesanti zīmes noņemts. Man tā liekas, ka braucot prom vēl nebija noņemts. Varbūt, ka bija, nepamanīja vienkārši. Brauksim Liepājā iekšā un tur pretī Enkuram, ja tās būs zīmes, kaut kas noņemts, tad tikai būs, es domāju. Davai, turpinām. Atbrauc līdz Enkuram, paskatīsimies, kas te notiek. Ir pa vidu arī zīmes noņemts, ir nav. Taču bija tāds saliņi. Nu jā, saliņi ir, bet... Te jau nav zīmes, te ir... žodziņš, te ir... staķīši. Vai to tas zīmes nebija? Bija, tās arī noņemts, redzi? Tātad te nāks monstri. Ot tā. Noteikti šonakt būs vešana. Labi. Maucam. Galvenais, ka bišķi jau gaiši būs, kamēr aizbrauks līdz izkrāmēšanas vietai. Tā īsti ne. Tumsā beigsim. Tas ir normāli. No rīt brauksim ātri uz turieni, redzēs, cikos tur var krāmēties. Un vedīsim otru kravu sienu. Kaut kā tā. Turpinām. Tā arī būs, jo no ostas brauks. Šitie tevi zīme nav noņemta. Tā tad nāks no ostas. Droši vien monstri. Un vedīšu prom. Stelēs augšā. Bojās Latvijas dabu. Un visu pārējo. Tāds ir mans uzskats. Piedodiet, bet tāds man ir. Ja jums tāds ir, tad uzrakstiet.
Davai, turpin, braucam. Nu ko, atved krāmējam ārā uz Zepis. Viss lēnām notiek. Diezgan ātri ies. Kaspars pats krāmē. Viss būs ļoti skaisti. Diezgan forši un raiti. Un cik es skatos, kad pa ceļam nav nemaz izkustējies, viss labi. Takšto forši. Nepaskatījos, cikos mēs sākām, bet forši iet. Ne jau pirmo reizi krāmē, tāpēc arī iet tik forši. Un noteikti vēl labāk, tāpēc, ka tas ir pašam. Nu, ne jau viņš pacēd, bet pašam, paša zvēriņiem, dzīvnieciņiem. Tā kaut kā. Rīt šitāda pilna sienu, cik es saprotu. Tad redzēsim. Un tad braucot. To es visu parādīšu noteikti. Ar sienu piekrāmēsim un tad jāpiebrauc pie Jāņa, lai apstāstas tā kļūda. Galīgi nepatīk. Jo AdBlue iet, paliek, bija 64%, tagad 62%, tātad viņš iet ārā. Vai tur kaut kas nebūs tiešām vieglākais variants ar degvielas filtru? Nu, kaut tā būtu, tad tā būtu, bet, tad jau manīsim. Tad, kad nolasīs kļūdas un redzēs, kas tas ir. Kas ir pie vainas, tad jau mēs manīsim, ko darīt tālāk. Ja nē, tad pierakstīšos servisā, ko jātais ir. Man jau tā mašīna ik pa brīžam vajag. Vienalga uz vasaru jāstājas, bet es jau gribu kaut kur būt, braukt, kaut kur dabūt, pabraukt. Pa brīžam jau varbūt aizies, jātais šitāds reklāmas un tad jau viss aiziet. Davai, lai visiem veicās! Apstājas čupiņu vairojās. Ļoti skaisti. Davai, aiziet! Nu ir tā, šodienas misija izpildīt. Jāiest un tik iekšā un rīt turpināsim ko. Davai! Tā līdz rītdienai! Labrīt! Ir 7 no rīta, piekdiena, gandrīz brīvdiena, tad būs jauka diena. Jāaiziet apskatīties mašīnai riņķī, kas ir ar riepām, kas nav, un jāsāk braukt. Vakar tā kā bišķi sniegs sāk sniegt pašā vakarā, tas ir kaut kādus 6, 7. Tāds bija tāds tā kā sniegģelis bija. Un tas arī bija viss, un tagad šodien žļurgi un akali ir nolījis diezgan, jo peļķis ir afigenās. Bet labi, neko, liksim kartē iekšā sākumu valsti un sāksim braukt uz iekraušanas vietu. Davai, turpinam. Labrīt, tā kā es grobiņā iebraucu, pa grobiņu braucu opšanu. Un skatos, ka man pretī nāk mašīnas, citai ir diezgan nosnigus priekš, dabūjis sniegi ir. Viens brauc no Talsu puses, to zinu, tas smagais braukā no Talsiem, tas bija viss priekša sniega. Tātad tur sniegi, tātad šitais ten lietas, kas mums līst, citur ir sniegs. Tagad man baigi interesē, kas ir Vaņodē. Ja Vaņodē bija kaut kāds 7 līdz 10 cm sniegs, un tur tagad līst vai snieg. Ja līst, tad ir ļoti slikti. Ja snieg, tad sniegs būs diezgan, ja pieturēsies sals. Jāpastās Vaņodē, ko rāda vispār, kāds mīnus, kas tur ir. Man jau interesē, sestdien tā gonkiņi, Eve, autosports organizē. Un tur braukšu, un tāpēc interesē, kas tur īsti ir. Jo vakar čoms teica, ka 7 līdz 10 cm sniegs tur esot. Tur darba piedars strādājot, un tur atsūtīs esot. Tad jau forši. Ja nav pārspīlēts, protams. Bet labi, braucam tālāk un skatāmies, kas notiek un klausmīgi. Bē, brokastīs! Tā kā tā arī ir, braucot uzgriezt tagad no Rīgas šosejas uz Aizpurtas ceļu.
Un tiešām nāk pretī ar aizsnegušām priekšām mašīnas. Tad jau man pareizi ir, kad redz uz šito pusi Kuldīgas, Tukuma, Talsa pusi. Kaut kur ir snieģiņš vairāk. Aizbrauksim līdz Dunalkai un tad redzēsim, kas kur kā ir. Te jau liekas, ka vispār nekas nav, te tāds klajums un pilnīgi viss slapš ir, bet no sniegda miņas. Jā, vai braucam tālāk. Nu ko, ruļkaudz atradu. Šito ceļu posmu, cik ir pastūmos uz apakaļ, lai nav nekāda jaunu piedzīvojumu, negribās kaut kā viņš. Tagad jāpastās, kur labāk nostāties. Domāju, ka šita, jo tai malā es ar daudz nelaidīšos, vienkārši jāatstā ritenis te pret ceļu. Tad vismaz zinu, ka pat apakaļ neieslidēs, ja nu kas. Un man jau zvanīja tas, kas krāmēs. Šefs ir teicis, lai pazvan, cik tālu ir. Es jau teicu, ka es uz kādu, viss ir kārtībā. Un jau. Taisam vaļā un gaidam krāvēju. Viss kārtībā. Apstīsimies, kā te ir. Dubļi jau būs, bet nu, ko darīt. Vismaz veiksmīgi es iestūmies un tur vismaz man nebūs problēmas tagad. Tā man kaut kur šita te būtu jāiestumjās iekšā. Apakaļ. Te ārā netik. Man tās riepas arī ir jānomaina uz ziemu, jo kaut ko vajag braukt, tad labāk uztaisīt maiņas riepas. Bet, labi, tagad pagaidām es esmu izbraucis, bet ja šitāda ziema turpināsies, kāda ziema, ja būs sals un sniegs, jo te pa šito ten Greģirovka braucot jau viss ir uzbūrbs un visu laiku spolē. Bet labi, tas tā, davai taisam vaļā tentu un strādājam. Vēl ir tā, kad tu velkot un šitie ten viss aizkabinās apakaļ un tad jānāk. Kad šitā ten atstā vaļā, kad attais vaļā un paliek šitā ten. Tagad es paprovēšu šitā ten aiztaisīt ciet un tad viņi nevar aizkabināties. Redzēs, kā būs, paprovēšu vilkt vaļā vai ir labāk. Krāvējs brauc. Tagad sāksim domāt. Kā? Nē, viņam jau ir ierauka, viss ir kārtībā, super. Labi, ejam sagaidīt. Nu ko, sāksim prātīgi krāmēt. Kaut kā liksim un darīsim. Es teicu vienu uz otru un stums iekšā. Viņš jau ir krāmējis, noteikti. Tad jau redzēsim, ja ne, tad kaut ko piekoriģēsim. Davai, turpinam. Nu ko, sakrāmējām. Sanāca 13/2, tas ir 26. Tad jau nemaz nav tik struntīgi. Tad jau viss ir kārtībā. Es domāju, ka mazāk. Bet ja 36 un 38, tas ir pa 2 ruļiem. Tādi jau nav tik traki. Vēl jāizvelk tents, jo bišķiņi šita točī, bet tas tur nekas tas sakustēsies. Un viss. Aizvelkam tentu, braucam ārā, sazvanam Jančuku un laižam. Davai. Nu ko, aiztaisīts ir. Pēc viss spriežot, nemaz nav tik struntīgi. Nav nekas daudz uz viss spiedies. Augšējais rullis vienkārši aizmugurē, bet tas, es domāju, iekustēsies. Un viss. Sarakstam, ka ir 36 ruļļi. Un turpinām ceļu. Var jau būt, kad gribēs vēl vienreiz, bet diez vai. Davai, būs jaunu ziņot. Brauc Liepājā un redzēt, zīmes ir apakaļ. Tātad vakari viss ir savests. Kā tā ir? Viss ir izdarīts, zīmes ir apakaļ salikts. Jā. Ja būtu baigā interesi, varēja braukt noteikti kāds skatīties, kā ved. Tā kā man nav interesi. Man jau patīk tas lielos. Es gribētu arī pārvadāt kaut ko tādu negabarītu, bet pret tiem, kā jau es teicu, man ir ļoti liels pretenzijas, bet kā tā ir. Viss kārtībā. Braucam
Braucam tagad uz izkraumēšanas vietu. Un man te ar to servisu īsti vēl nesanāca, tāpēc, ka tur kaut kāda atjauninājuma nav līdz galam. Tos dabūs un tad skatīsimies tālāk. Kāpēc tā ir jāpiesārņo tekstu? Šito ten ēteru ar rācijām. Tādu tekstu nedrīkst runāt. Atsevišķos rācijas kanālos uzslēdziet un var darbojieties kopējā kanālā tikai pa ceļu. Davai, braucam. Nu, te Liepājā pretī Kaļienam to vienu likvidēja, cik es saprotu tālāk. Tad šitien te taisīs jaunu nobrauktu uz šejieni, ja citādāk jau nevar nemaz tikt. Tad jāgriežās kaut kur riņķī. Tur, ka tas brauc ārā, tur likvidēja. Labi, tagad nav laika. To, kā teica, tur likvidēja, un tagad tur vairs nevar iegriezt. Tur ir jaunas ielas, es jau rādīju iepriekšējā video, sataisīts, bet, lai šitien ten tiktu uz Kaljanu, tad redz, taisa laikam kreiso pagriezienu, citādāk ja nemaz nevar. Ja tur tad ir jātaisa kaut kur cauri no tām ielām kaut kāds vēl viena iela, bet tur noteikti, ka nav iela. Un kaut kā tā. Reformas te diezgan liels ir. Ir tā, jā. Labi, tas varbūt ne pa tēmu bija, bet, iesprāndzinājums ir. Braucot sāk domāt, ka es kaut ko nepareizi esmu saskaitījis. Laikam, ka ir nevis 36, es nezinu, kāpēc es 36 saskaitīju. Ja es 13 reiz 2, 26. 26 ruļi man tik ir iekšā. Saproties? Maz. 26, nu jā, tā varēja būt. Es domāju, 2 ruļi jau, viņi jau 2 ruļi mazāk nevarēja būt, jo šitie ir tā diezgan resnāk un mēs diezgan daudz mazāk sakrāmējām. Nu, kaut kā tā. Jā. Tāpēc, ka man zvanīja un prasīja, cik ruļi, un to viņš teica, nevar būt tā. Tas sāk štukot taču, un es jau saskaitīju 13 gabalus un reiz 2, tāpēc, ka viens uz otru. Nu, jā. Jā, tad ir maz. Tad pa 12 ruļiem, vai ne? 30. 12 ruļiem mazāk. Tas ir diezgan. Bet var jau būt kā arī labi. Nezinu, tad redzēsim. Davai, cīnamies. Nu ko, saved, kabinu nost, braukšu zem jumta, gaidīšu zvanu, pastīsimies, kas tur ir to kompi. Ja nē, tad pēc tam rakstīšos klāt servisā. Ja neuzzināsim, kas tur ir, vienalga būs jārakstās. Ja uzzinās, tad jau sataisīs, ja nē, tad jārakstās būs klāt un jāredz, kas pa vainu. Rauka, tas caurums arī jāiztais ciet. Tur man bija antena, tos vēl nesaistājis, vai jēzi. Bet labi, zem jumtiši stāv. Viss kārtībā, tikai vakar noteikti varēja ielikt un šorīt. Bet tas tā, nu kaut kā. Šito video beigšu. Ja patīk, piespiediet abonēt, tas nemaksā neko. Jums, man tas kaut gandarījums. Davai arī nākušajā video, jo man tagad jāmontē vieta. Un rīt brauksim uz Vaņu rādīties. Vonkā. Būs jauns video. Davai, čau pagājuši.